Labrīt, par zivīm es gribēju parunāt, jo rīt, pirmdien, agrā rītā saulīte pārcelsies uz zivju zīmi, un mums ir jāsveic zivis visi jubilāri, kas ir dzimuši šajā brīnišķīgajā un ļoti sarežģītajā vienlaikus zīmē. Nu, kāpēc tad sarežģītajā? Redz, kā ir, simboliski zivis pārvalda 12. pēdējo horoskopa māju. Tātad pēdējo pirms kaut kāda restarta, pirms atkal jauna cikla sākuma. Un kā tad jūtās kāds, kurš ir jau it kā visu apgājis, visu uzzinājis, nu no vienas puses viņš ir vietas, viņam ir ļoti attīstīta intuīcija, ļoti attīstīta empātija. No otras puses, jo ilgāk tu cilvēks dzīvo, jo vairāk tu redz, ka ir kaut kādas dažas lietas, kas pasaulē nemainās vai tieši pretēji iet uz slikto pusi, un tu kļūsti tāds nožēlas pilns par cilvēci, piemēram, par cilvēces trūkumiem, par cilvēces muļķību, par cilvēces ļaunumu. Un tāpēc zivju saulītē var iedot gan ļoti talantīga psihologa, empāta, gaišreģa, paralēlo pasauļu staigātāja talantu, gan arī, ja tā horoskopā vēl jau vairāk ir saspringta, tā var iedot tādu, viss ir slikti LV, upuri, kurš paļaujās kura prātā visas ar viņa dzīves izvēlēm saistītās lietas ir kāda cita rokās, viņš ir tāds tā kā līdzatkarīgs, vai viņš ir līdzatkarīgs savam partnerim, vai saviem vecākiem, vai savai, nezinu, pašvaldībai, bet kurš pats nejūtās spējīgs savu dzīvi izrullēt, un tad viņš čīkst un ņerkst un krīt uz nerviem. Bet, kā jau teicu, tā gradācija, kā jebkurai citai zīmē, līmeņi, kādā veidā šī zīme var izpausties, ir ļoti daudz. Un tāpēc es gribētu parunāt par tiem talantiem vairāk, jo redzi, kā zivju zīmi pārvalda divi kingi, Jupiters un Neptūns. Un Neptūns tā ir tāda augstākā mīlestība un gaišredzība un sapņi un spēja paralēlo realitāti uzbūvēt, un tāpēc daudzi šajā zīmē dzimuši cilvēki ir talantīgi tādās jomās, kā piemēram kinematogrāfs vai modes dizains vai mūzika, fotogrāfija. Tur, kur ir jābūvē paralēlā kaut kāda realitāte. Arī programmētājs, starp citu, zivis brīnišķīgi vai ar zivju akcentu cilvēki, viņi spēj būvēt paralēlo realitāti, un tas nenozīmē, ka katrs, kuram ir saulīte zivīs, aiziet par fotomākslinieku studēt, ne tūnē, bet tas nozīmē, ka viņam ir dabiska vilkme šo pasauli uzbūvēt, ko tad viņš vairāk vai mazāk talantīgi hobija līmenī, profesionālā līmenī, kā nu kurš, bet dara. Nu, ja galīgi nekā dzīve nav saistījusi ar tādu māksliniecisku vai radošu pasaules būvēšanu, tad no zivīm sanāk arī brīnišķīgi meļi, pasaku teiku stāstītāji, tādi, kas spēj iejusties savā stāstā, paši noticēt savam stāstam un pūst pilītis, kā teica Dimā savā romānā par musketieriem, kad viņš to teica par Portosu, ka viņš priecājās sevi dzirdēt. Jā, nu lūk, zivīm arī tā mēdz būt, ka viņi runā, jo priecājās sevi dzirdēt un priecājās par to pasaku, ko paši ir spējuši sacerēt. Bet otrs līdzpārvaldnieks Jupiters savukārt dod to sajūtu, ka galu galā
jau viss nokārtosies, un tā bez zivju palīdzības nokārtosies. Un Jupiters zivīs ir ļoti, ļoti dāsns, un, ja, teiksim, strēlniekā viņš dod vīziju un enerģiju un tieksmi savu veiksmi tā kā panākt un sasniegt, tad zivīs viņš dod spēju pasēdēt mierīgi upes malā, pagaidīt, kamēr tā veiksme garām peldēs, un tad viņu izķeksēt vai vēl labāk cerēt, ka viņa pati izkāps malā un viss jau būs labi. Nu, un tad, ja tu tici brīnumam, tev viņi arī notiek, un tām zivīm, kuras tic, tām arī brīnumi notiek, un tiešām par spīti dažādiem sarežģītiem dzīves scenārijiem, jo kādu brīdi zivīm ir jāsajūtās kā tādam upurim, jā, no kā nekas nav atkarīgs, kam viss pasaule ar viņu izdara, ko vien iedomājas. Bet par spīti tam šo te finālā veiksmīgo iznākumu zivīm varbūt pat izdodas vieglāk sagaidīt nekā citiem. Un kāpēc tas tā varētu būt, es tā prātoju. Varbūt tas ir saistīts ar to, ka zivīs nav noteiktības. Ja? Tu paprasīsi zivīm kaut kādu ļoti konkrētu atbildi, būs sarežģīti izspiest kaut kādu, jo zivis peld, viņas dzīvo pa plūsmai, dzīvo pēc sajūtām, visu to, ko mēs te skandinam ezotēriskos tusiņos, dzīvo pēc sajūtām. Nu, lūk, un ja tev nav viena tāda skaidra akmenī iekalta scenārija, tad tu esi vairāk atvērts visādiem labiem scenārijiem, varbūt tādiem, ko tu pat nevar iedomāties. Un tad, līdz ar to tev principā ir plašāks iespēju loks, ja? Plašāks spektrs, kas var notikt arī labo notikumu ziņā. Jā, Neptūna pārvaldībā esošajiem ir tendence šajā paralēlajā pasaulē arī ieiet caur apreibināšanos, dažādu veidu apreibināšanos, tā kā aiziešana no realitātes dažādās formās arī var būt raksturīga, bet kas atkal nenozīmē, ka visas zivis ir neglābjami alkoholiķi, bet nu, tāds risks tur pastāv sevišķi tajā līmenī, kur viss ir slikti, ja? kur zivs ir iekritus upuru lomā. Un šis gads, šis laiks, kamēr Saturns būs zivīs, tātad ne tikai šis gads, bet droši vēl arī nākamais un drusciņi, zivis citu pēc citas, kā jau no Saturna gaitā sanāks, izdrebinās un tiešām iespējams liks tādās nepārāk saulainās situācijās. Un, protams, ka nav jau tikai Saule un Saturns, ir jau vēl vesela virkne spēlētāju uz laukuma un būs arī, kas atbalsta, un nav tā, ka tikai vajadzēs tur ar pēdējiem atomkara krājumiem iztikt un enerģijas nemaz, un Saturns uz Saules tā gluži arī nav. Bet ir jārēķinās ar to, ka reālā spēka var būt mazāk. Es tagad runāju par zīmes sākumā dzimušajām zivīm, jo Saturns tepat pa zīmes sākumu pa pirmo dekādu arī dzīvojās. Var būt tāda sajūta, ka vitālās enerģijas dzīvības spēka ir maz, un pavasars vēl nav īsti iestājies, un vitamīnu nav, un imunitāte arī tur kāda jau nu ir, un zivis dabiski ir uzņēmīgāks pret vīrusiem nekā visas citas zīmes. Nevajag tam paļauties, vajag to varbūt izmantot kā izaicinājums pašdisciplīnai, piemēram. Jo lēni un sērīgi peldēt, pa straumei un tādā zivju stilā izvairīties no visādām sarežģītām izvēlēm,
šogad nav ieteicams. Es arī veiksmes datumos, zivju horoskopos rakstu, ka zivīm būtu noderīgi pārdomāt savas trajektorijas, peldēšanas stilu un ātrumu. Lēni, cēli un dramatiski šogad nesanāks. Jā, un es pārējo izlasīsim. Veiksmes datumos viņi vēl ir nopērkami, bet es tieši tā arī to situāciju redzu, ka lēni un dramatiski nevarēs, ir jāņem palīgā viss, ko var ņemt palīgā, un tieši jāizmanto šis te sarežģītais periods kā tāds dievišķais pendelis, lai paceltos karjerā, lai atrastu veidu, kā pašrealizēties, ja karjera tev galīgi nav aktuāla, un zivīm īpaši nav karjera aktuāla. Tas patiešām tā ir. Zivis baigi neaugst būt kaut kādi lielie priekšnieki, jo tur ir atbildība zivīm nepārāk patīk. Nu, lūk, jā, ko vēl? Es domāju, varbūt man piekritīs daļa no tiem, kas skatīsies šo video, kad zivju vīrieši ir vieni no visromantiskākajiem un skaitās arī vieni no vislabākajiem, mīļākajiem. Tā kā tādam romānam zivs ir ļoti brīnišķīgs sabiedrotājs, un ja tagad, kamēr zivju saulīte ir ietekmēta, viņa romantika vairs nav tāda, pie kādas varbūt tu esi pieradusi, tad, zini, arī tas pāries, vienkārši viņam ir jāatgūst spēki un jānonāk atpakaļ tajā pilnajā resursā, kurā viņš var būt tas bruņinieks, kurš nes ziedus un kafiju gultā un dzied serenādes varbūt, vai komponē priekš tevis mūziku, vai uzstājas tev brīnišķīgu fotosesiju, nu tas tāda zivju stilā. Lūk, apsveicu visas zivtiņas, apsveicu mūsu pirtnieci, Spīganas rubrikas pirts saimnieci, šogad apsveicu savu krustmeitiņu. Eva, mīļā, lai tev brīnišķīgs šis laiks, lai tu izmanto to pēc pilnas programmas tik labi, cik vien iespējams, un visām pārējām zivtiņām arī sirsnīgs sveiciens. Labi, ka jūs mums esat, labi, ka ir kāds, kuram var paraudāt uz pleca, kurš mūs var pažēlot, kurš varbūt kādreiz kādu upuri mūsu vietā aiznest, un ticēt brīnumam, un to es novēlu pilnīgi visiem, ir zivis vai nav zivis, ticēt brīnumam, tas ļoti atvieglo dzīvi. Tā.